Sveiciens visiem! Šajā video iziesim cauri, kā tad mēs varam uzlikt nodu, un kā jau arī zinat, tad mums kripto numur 1 ir sadarbība ar Nodes Garden, un ko mēs darām? Mēs dodamies uz Telegram kanālu, atrodam tad kripto numur 1 kanālā šo te postu par Nodes Garden, un attiecīgi mēs spiežam virsū uz linkam, ja? Kas ir Node, kas tāds ir, ko viņš dara, principā mēs tā kā atbalstam, palīdzam tīklam darboties, un attiecīgi visu pārējo informāciju varat izlasīt Telegram kanālā, un kas ir svarīgi, tad tā kā mums ir sadarbība un ar promo kodu Crypto1 jūs saņemsiet arī 15% atlaidi. Bet visu pēc kārtas, tad spiežot virsū uz linka, mums atvērsies tātad lapa vaļā, tālāk, ko mēs darām, tad launch the app. Pirmā lieta mums ir būs jāpiekonektē maksklātes, tās izējuši ārā, un tad mēs arī darām, tad man ir uzlikts arī Rabi Wallet, tad šeit būs sign, jāspiež sign, confirm, mēs apstiprinām un mēs redzam, ka maks mums ir piekonektēts. Tālāk mēs redzam savu balansu, un mums viņš arī būs jāpapildina. Bet pirms tam ko mēs izdarām, mēs ierakstam savu e-pastu un Telegram username. Pirms jūs vadat iekšā Telegram username, jums ir jānočekot pašā Telegram profilā, vai jums rādās usernames. Obligāti nočekājam, vai jums pie profila savu ir usernames. Ja jums nav, tad jūs lūdzu viņu izveidot, pievienojiet viņu klāt, vienkārši uzrakstiet, lai viņš rādās. Tad, kad tas ir izdarīts, jūs ielagojaties iekšā šeit un esat gatavs sākt darbam. Pirmais, kas jums ir jāizdara, jums ir jāuztais depozits. Depozit, mēs spiežam uz depozit, ierakstām apjomu, ko mēs vēlamies, piemēram, $100, spiežam depozit, un mums būs 3 iespējas, kā mēs varam papildināt šo māku. Pirmā iespēja vienkārši no maka paņemt naudu. Ja jums, piemēram, makā ir kaut kāda nauda, manā gadījumā šajā makā tas ir kā testa maks, tur nekā nestāv. Ja tur izvēlaties networku, tad ar ko jūs maksāsiet, tāpat var arī ne tikai ar stabiliem maksāt, bet arī ar citiem coiniem samaksāt. Tālāk nākošā lieta, jūs varat arī sūtīt naudu kaut kur, tad uzreiz ar QR kodu, tad, piemēram, tur Arbitrum tīklā USDT skaitīt, ja? Un kas jāņem vērā, gan ar maku maksāt, gan arī sūtot, ir tad bišķiņ komisijas maksa šajā gadījumā, piemēram, sūtot būs 1 USDT komisijas maksa, bet viss izdevīgāk un ātri īstenībā viss notiekās maksājot ar karti. Ja? Pats arī skaitīju ar karti, tas viss ļoti vienkārši notiekās, un savadam karšu datus iekšā, un mēs principā nospiežam pay, un mums automātiski kontā parādīsies nauda. Tad, kad tas ir izdarīts, tālāk dodamies uz projekts, un mums atvērsies tātad šie projekti, un kurā tad mēs varam uzlikt naudas. Ja, katram projektam ir attiecīgi vietas skaits, ja, tad attiecīgi, cik mēs viņus varam nopirkt, cik ir pieejami vispār vēl brīvi, un jāsaka tā, ka katrs tad no šiem projektiem ir savu maksa, jā, sākot tur kaut kādiem $2–3, un ir pat arī līdz $200. Tā ir mēneša maksa, kas, principā, ja jums balans šeit ir papildināts, jums automātiski katru mēnesi viņš arī noņems nost. Ja, piemēram, tur Unchain standartā, tad mums ir $15, ievadot šeit tad promo kodu Crypto1, mēs varam saņemt tad šo te atlaidi, principā mēneša maksa mums būs $12 un 75 centi. Ja? Un šādā veidā mēs varam ņemt vairākus, ja? Nav tikai obligāti viens jāņem, mēs varam paņemt 2 naudas, 3 naudas, 4 naudas, cik sirds vien kāro. Lūk, un tas arī, principā, pie naudiem jūs redzēsiet savus uzliktos naudus, ja? Pie payment jūs redzēsiet kaut kādu vēsturi, ko jūs esat likuši, ja? Tāpat tās arī varat draugus aicināt. Un arī pelnīt. Jāsaka tā, ka nav noteikts to, ka jūs 100% dabūsiet kādu dropu par to, ka jūs turat nodu. Ja? Viņš var būt, viņš var nebūt, tāpēc risks vienmēr šeit ir. To, ka jūs varat, piemēram, tur pusgadu
maksāt vienkārši 12 vai 30 eiro vai dolārus mēnesī un neko nesniegt, bet tāpat laikā, kā jau arī šajā postā ir piemēri, kuri ir izmaksājuši, ja, ir, nezinu, tur 50,000, 200 līdz 260,000, te ir bijis līdz 396,000, te arī bijis ir 312,000, tā kā ir vairāki piemēri, kur reāli ir cilvēki dabūjuši, un ja piemēram, jūs esat uzlikuši 2-3 naudus, un mēnesī maksājat, pieņemsim, kaut kādi 40 līdz 50 dolāriem, tad, gada laikā jūs tur rupi samaksājat pāri 600, tad sanāk dolārus jūs samaksājat, bet tāpat laikā, ja jums kaut vai viens no naudiem iedod dropu, jūs jau esat atpelnījuši, jo, kā minimums, ja mēs skatāmies no šiem te piemēriem, ja, kaut vai ņemam, saņēma 2,000, ja, tad viņš jau jums ir atmaksājies jau trīskāršīgi šie te naudi, ko jūs esat samaksājuši. Tas īsumā viss par naudiem. Paldies, ka skatījāties, pievienojieties Kripto numur 1 kanālam, čatam un, protams, tiekamies laivos, tiekamies grupā un lai jums izdodās.